iedomājieties matemātiku kā peldēšanu, ja? Tad nesekmīgie būtu tie, kuri nemāk peldēt. Ja viņi ir zem ūdens, jā, teorētiski viņi var turpināt kustēties pa tām tēmām uz priekšu, bet pienāks laiks, kad pietrūks skābeklis un viņi noslīgs. Tāpēc tiem, kuriem ir nesekmīgi, ir nevis jāpeld uz priekšu pa tēmām, bet jāpeld uz augšu un jāsaprot esošās tēmas, lai tiktu līdz tam skābeklim virs ūdens. Bet četrnieki ir tie, kas kaut cik māk peldēt, ja, kuri tur ar rokām tur mētājās, tur rīstās, ja knapi virs ūdens, viņi tā kā tiek uz priekšu, tas ir ļoti grūti, bet viņi vismaz nenoslīgs. Četrnieki grūti, ja, bet var izvilkt. Un tad ir piecinieki, sešnieki jau labi māk peldēt. Ja, tas nozīmē, ka viņi turās stabili virs ūdens, bet tāpat ir jāpielieto spēks, lai visu laiku saglabātu to galvu virs ūdens un kustētos uz priekšu. Tad ir septītnieki, astotnieki, kuri jau sēž airu laivās. Ko tas nozīmē? Viņi zina pietiekami labu matemātiku, ka viņiem vairs nav tā kā mākslīgi jāturās virs ūdens, ja, ka viņi tur ir īstās vai peldi, ja, viņi jau ir laivā. Ja noslīgt būtu ļoti grūti. Un viss viņam jādara, ir jāairē uz priekšu un turpina jātīstīt savas zināšanas, jāpiestūrē, lai kaut kur neuztriektos virsū. Un tad devītnieki, desmitnieki ir tie, kas jau sēž motorizētās jahtās. Viņi tik labi zina iepriekšējās matemātikas tēmas, ka nākamās tēmas ir ļoti viegli apgūt, ja un tā laiva pati brauc uz priekšu. Un viss, kas viņam jāizdara, ir jāpiestūrē bišķi, lai neiebrauktu aizbergā un nenoslīgt.